Sveiki, klausītāji, sveiki visiem! Šeit ir laika ziņu diktors Viktors un draugi. Un pirmais no draugiem naktī sauss un skaidrs laiks. Lēns vējš, dažvieti miglā. Dienā saglabāsies saulains laiks, tomēr pēcpusdienā no Kurzemes mākoņu daudzums palielināsies. Vietām iespējams īslaicīgs lietus vai arī pērkona negaiss. Dienvidu vējš brāzmās līdz 15–19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +12–+17 grādi. Dienā gaiss iesils līdz 27–22 grādiem. Piekrastē nedaudz vēsāks. Un Rīgā pārsvarā skaidrs un sauss laiks. Tomēr rīt vakarpusē mākoņu daudzums palielināsies. Ir iespējams īslaicīgs lietus, kā arī negaiss. Gaisa temperatūrā naktī +12 līdz +17 grādiem. Dienā līdz pat +32 grādiem. Šis nu gan būs labs uzdevums. 272 88855. Kam pieder šīs balsis? Nu jau 18:31 minūte, un man ir arī pareizās atbildes. Jautrie zēni, jautru vakaru jums visiem šeit studijā. Nu, jautrība šeit pilnīgi noteikti studijā ir, jo pie mums ir vienmēr atraktīvie, tie, kas vienmēr kavē, citi zēni. Pārvietojamies karnevals ieradies radios konto Viļņos. Jā, Jānis, Dāgnis, Krišjāns un Reinis, kur jūs likāt abus Tomus jautājums? Viņi kopā devās kaut kādā Tomu. Viņi teica, ka pārējie nevar nākt ar viņiem, jo tur tikai Tomi ir aicināti. Jā, mums arī teica to, ka alfabētiskā secībā jāierodas un viss, kas pēc T nevar nākt uz radios konto. Skaidrs. Ok, labi, jūs nākat ar labiem jaunumiem, es tā saprotu. Jā, mēs beidzot esam sapratuši, kas ir galvenais dzīvē, un to mēs arī gribam pateikt visiem. Jā, un vēl mēs esam sapratuši to, ka Dagnim pirmdien bija dzimšanas diena. Nu, protams. Šis nav vajadzīgs vairāk. Jā, nu bravo. Jā. Nu, cik reizes tu jau esi dzirdējis šo dziesmu, Dagni? Ēterā kāds 6. Un neskaitot vēl tās pārējās. Mašīnā, jā, un vēl pie pusdienām, jā. Labi, runājot par jauno dziesmu, es saprotu, ka albums vēl pagaidām nav plānā, pie tā jūs vēl ķersieties kaut kad, bet šī dziesma diezgan spēcīgi iezīmē jūsu raksturīgākās raksturiezīmes, es tā gribētu teikt, un es te, kā Krišjāns atrada ChatGPT, ko saka par jums. Viņi izklausās pēc tā, kas notiktu, ja Ed Sheerans atpūstos kopā ar grupu Instrumenti un viņiem pievienotos kāds radošs skolotājs no Jaunā Rīgas teātra pēc pāris glāzēm. Brīnišķīgi, nu tieši tā. Tā jūs arī izklausties, tāda ir arī jaunā dziesma? Šajā dziesmā mums noteikti bija radošais skolotājs, jo mums bija aptuveni 2/3 dziesmas un mēs domājām, kā lai piebeidz. Un tad mēs redzējām brīnišķīgu interviju ar mūsu valsts prezidentu. Jā, nu tā kā Dagnis saka, viss labākajās citzāna tradīcijās. Bišķīts palaidnīgi, bišķīts pārlīnijai, un beigās viss jau ir arī fantastiski izdevies, vai ne? Tātad valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, viņš tur kaut ko ar mūziku niekojas, bet mums likās, zini, ir dažreiz to, ka cilvēkiem vajag to stūmienu, ja? Ka viņam jāiet tajā virzienā. Un prezidents visu laiku kaut kā neizdod tās savas dziesmas, iet tur kaut ko niekojās, tam klavierēm uzdzied. Un mēs domājām, nu, jāieliek viņš dziesmā, lai viņš beidzot ir kreditēts autors, lai viņam tās autorens nāk, ja? Lai beidzot arī kaut ko var nopelnīt par to prezidēšanu. Ja? Un tad tagad viņš ir pieredzēts kā autors, un viņi var arī dzirdēt mūsu jaunākajā dziesmā. Tie, kas vēl nav dzirdējuši dziesmu, bet to tūlīt dzirdēs pilnā garumā, es gribētu izcelt tieši to fragmentiņu ar prezidentu, ja? Paklausamies, kā tas izklausās. Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam? Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties un laukt. Jautājums, vai šis ir saskaņots, mīļie kungi? Loģiski, jā. Nē, nu kā, vakardien prezidents ar šo arī padalījās savā Instagram profilā. Tā kā es teiktu, ka šajā brīdī ir saskaņots. Šajā brīdī, jā. Beidzās labi. Un ko vairs. Bet, ja godīgi, nu, būsim godīgi tajā ordinālajā intervijas fragmentā, tur jau var dzirdēt. Prezidenta kungs jau, manuprāt, viņš foršs mums ir, vai ne? Brīnišķīgs, jauks, ar lielisku humoru izjūtu. Un viņam arī uzdot šo jautājumu, nu, kas tas, ko jūs gribētu novēlēt? Viņš tur tā, zini, pieklājīgi. Nu, tāpat kā tev, Aleksandr, vai ne? Tu ētrāt nevar teikt tā, kā tu dažreiz varbūt gribētu pateikt tik sulīgi. Viņš tur ir tā, nu, es gribētu, tā kā esmu teicis, visiem galvenais ir nebaidīties
un maukt. Bet es domāju, ka dziesmā bez šaubām dziesmas nosaukums galvenais nevīst un viss, bet klausoties dziesmu, es tik un tā dzirdu to, Es ko nezinu, es par ko tu runā. Mēs tev rekur atnesām speciāli puķi, kur nekad nenovītīs. Lai tu nepārprastu. Jā, lai tu nepārprastu. Lai Paldies. neviens nesadzirdētu tur kaut ko, kas tur nemaz nav jādzird tajā dziesmā. Dziesmas vārdi ir pierakstīti un viss ir kārtībā. Labi, es domāju, ka jāļauj klausītājiem beidzot. Šitā var arī krist tā puķa, viņai nekas nenotiks. Galvenais nevīst un viss, citi zēni piedaloties Latvijas valsts prezidentam. Ja, pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Uz dziesmas beigām jau noteikti tos vārdus zinās un dziedās līdzi. Galvenais ir nevīst un viss. Citi zēni, galvenais nevīst Klausies, kas tā labi dziesma, kas tādu izpildīja? Tur tā tiešām labi tikko beidzot skanēs. Žināts ratikais gan Ratis, tu gandrīz pateici, to es sapratu tev, bet tev gandrīz bans tūlīt varētu būt. Tā viss man mikrofonu atņem. Nē. Puiši, nu labi, es saprotu, ka pagaidām pie jauna albuma jūs neesat sākuši darbu. Šķiet, ka tagad ir īstais mirklis, kā jūs paši sakāt, iepriecināt gan sevi, gan klausītājs ar enerģiskiem hitiem, kuriem savā starpā nav nekādas saistības. Būs nākamās dziesmas, jau ir plānā, padomā? Vai? Jā, principā jau kaut kas ir padomā. Klipā ļoti var redzēt, kā tie singli varētu izskatīties, ja, kad mums pašiem kā tēliem nav nekādas saistības savā starpā, kā citi zēni un līdzīgi varētu būt arī ar nākošajām dziesmām. Jā, man šķiet, ka mums vispār problēma ar radīšanu nekad dzīvē nav bijusi. Mums ir problēma ar izdošanu. Šķiet, ja mēs tā godīgi paskatītos šobrīd savā demo kastē, tur ir stabili vairāk nekā vismaz 500 pabeigtu Miljoniem. Nevienu mēs neesam izdevuši. Un tad es sev uzdodu jautājumu, kāpēc mums iepriekšējā bija pirms pusgada un kāpēc mums šī ir tagad un kāpēc nav viena cita no 500, bet tas ir normāli. Bet kāda ir atbilde uz šo jautājumu? Ir? Galvenais nevīst. Jā, būtībā ar šo dziesmu. Jā, tā bija pašmotivācija sev, afirmācija. Jā, gudriem vārdiem runājot. Ko mēs katrs varam paņemt sev. Paldies, kungi, ka jūs šovakar atnācāt pie mums uz šo spēli. Balsī ir nozīme šīs te fantastiskās balsis. Jānis, Dagnis, Krišāns, Reinis. Jā. Paldies. Pēdējais, tuvākais koncerts, kur jūs var satikt? 12. jūlijas. Rojā, zvejnieku svētki, visa Latvijas piekraste gavilēs un skanēs, un tajā skaitā arī mēs svinēsim kopā ar Roju. Nu tad tiekamies tur. Atā, čau, paldies, ka atnācāt.